teikt patiesību melu okeānā jau ir revolūcija. Nu, nezinu, kā revolūcija, no tās vienmēr dveš kaut kas nelabs. Bet bez patiesības šajā liekulīgajā laikmetā mums neiztikt. Barikāžu atceres diena. Vieniem tā asociējās ar brīvību un neatkarību atgūšanu, citiem ar brīvību no brīvības. Lai kādas sajūtas šodien nepārņemtu katru no mums, nenoliedzams paliek fakts, ka tās bija latviešu tautas atmodas laiks, kad gaisā virmoja ilgas pēc brīvības un pastāvības un pašiem savas valsts. Ir pagājuši 26 gadi. Uz kartes vairs nav LPSR, ir Latvijas republika. PSRS totalitārais režims ir aizslaucīts vēstures mēslainē. Šodien mēs dzīvojam iekārtā ar tai raksturīgiem galvenajiem principiem – vienlīdzība un brīvība. Bet ja tā ir tiesa, kā to cenšas iegalvot mūsu demokrāti, no kurienes Latvijā tāda nabadzība, bezdarbs, beztiesiskums, no kurienes šī milzīgā sociālā nevienlīdzība? Pēc veiktajām reformām visur, ne tikai Latvijā, ir saimnieciskais posts un sabrukums. Nevelti izskan prognozes, ka uz 2050. gadu latvieši kā tauta vairs nepastāvēs. Nevienā karā Latvija nav bijusi tik sasista un iznīcināta kā tagad, bez kara. To ir pamanījušies izdarīt demokrāti un liberāļi ar nopirktās padomju nomenklatūras rokām. Sniegšu vienkārši piemēru, kā pašlaik tiek iztenots dempings pret Latviju. Pa visu Eiropas Savienību zemkopi saņem platību maksājumus. Zemkopi ienākumi sastāv no divām daļām. Vienu saņem no produkcijas pārdošanas, otru no platību maksājumiem. Latvijas zemkopi saņem no 3 līdz 7 reizēm mazāku platību maksājumus, bet produkciju spiesti pārdot par līdzvērtīgām cenām. Latvieši saņem mazākus ienākumus par to pašu darbu, un tādēļ nespēja iegādāties jaunu ražošanas tehniku. Bet noilīgtajiem strādniekiem ir spiesti maksāt daudz mazāku algu. Mūsu zemnieki saņem vismaz 3 reizes mazākus ienākumus. Bet produkcija visās dalībvalstīs var pārdot bez ierobežojumiem visā Eiropas teritorijā. Mums tik tuvā Lietuvā Startautiskais valūtas fonds pieprasa, lai tur tiktu privatizēta komunālā saimniecība. Tā skaitā ūdens apgāde, apkure, saimniecība, atkrituma izvešana un tā tālāk. Varētu jau nepieminēt lēšus, ja vien liels nebūtu, bet šī pavēle agrāk vai vēlāk nonāks uz galda mūsu valdībai. Sekas ir skaidrs. Kad Viļņā privatizēja apkure saimniecību, apkure sadārdzinājās 2–3 reizes. Tagad Viļņas iedzīvotāji par apkuri maksā dārgāk nekā viņu ziemeļu kaimiņu Somijā un Zviedrijā, lai gan ziemas tur ir bargākas. Somi un Zviedri savās valstīs neprivatizēja apkuras saimniecību. Ja Lietuvā privatizēs ūdens apgādi, ar ūdeni būs tas pats, kas notika ar apkuri. Lūk, kā brīvais tirgus pats visu it kā regulē. Šeit cīņā izdzīvos tikai tie, kuri spēs izveidot nacionālu tautsēmniecību, nacionālu politiku un nacionālu kultūru. Visi pārējie agrāk vai vēlāk tiks iznīcināti vai kļūs par melnstrādniekiem ražotāju valstīs. Cita ceļa nav. Tāds ir neģēlīgais Eiropas Savienības mehānisms ar nosaukumu peļņas gūšana. Privatizācija nozīmē mūsu aktīvu atdošanu ASV korporāciju rokās par papīra cenu, uz kura tiek drukāti viņu zaļie papīrīši. Kamēr vecās Eiropas Savienības valstis, pateicoties nevienlīdzīgiem noteikumiem, pardzitēs uz jaunajām, Eiropas Savienībai nav nākotnes. Mums nav nemazākās iespējas būt ievēlētiem, bet jums ir iespēja pārliecināties, balsojot par mums, par neatkarīgu Latviju. Rīgā un Jūrmalā, ka nav svarīgi, par ko jūs balsojat, bet svarīgi ir, kas 3 dienas, 3 naktis skaita mūsu balss. Nepastāv iedzimta godīguma. Ir iedzimts normāla vēlēšanās uzlabot savai ģimenei dzīves apstākļus, ir saprotamas bailes no soda, un pats galvenais likums, kurš ņemot vērā pirmos 2, regulē cilvēka rīcību, tai skaitā deputāta. Tikai atjaunojot 22. gada satversmi ar vēlēšanu likumu, ar referendumu tautas nobalsošanas un pavalstnieku likumu, mēs atjaunosim atkal Latvijas valsti.
par to augstāk minēto parakstos es, Edvīns Puķis.